Mans vārds ir Ivars Ekols, šodien pārstāvu Saskaņas centru. Pēc izglītības esmu politikas zinātnes maģistrs. Sev par sociāldemokrātu uzskatu kopš 17 gadu vecuma un, teiksim, kad sociāldemokrātiju saskatu, teiksim, arī, ka tas ir nozīmīgi, teiksim, kā nozīmīgi sociāldemokrātijas komponenti, arī šo zaļo domāšanu, vides elementu. Pats šobrīd kandidēju no Zemgales apgabala Saeimas vēlēšanās. Esmu Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa, Jelgavas organizācijas priekšsēdētāja vietnieks. Tik tālu tas varētu būt par mani. Un tālāk, teiksim, par mūsu partijas programmu, ko mēs redzam šajā virzienā un kāds varētu attīstīties. Šodien jau diskusijas pirmajā daļā, domāju, daudz ievērojami eksperti mums runāja par ētisko patērētāju, par patērētāju izglītošanu, informēšanu. Un kā arī to, ka pieaugot ienākumiem sabiedrībai nepieauga vienlaicīgi sociālo-ekonomisko labklājību, nepieauga šī apmierinātība ar dzīvi. Un, manuprāt, tas ir saistāms ar to, ka pieaugot sociālo-ekonomiskajai labklājībai pieauga prasības pret šo dzīves kvalitāti. Un šī ekoloģiskā komponenta, tāpat kā kultūra, šīs parādās, teiksim, līdz ar lielāku sociālo-ekonomisko labklājību cilvēku dzīvē ienāk arī šīs sfēras. Un domājot, teiksim, par to izaugsmi un, teiksim, arī tas, kas bija Iltneres kundzes prezentācijā par to, ka vēl pirms dažiem gadiem tikai aptuveni 1% Latvijas patērētāji bija gatavi izvēlēties ekoproduktus, bet saprotot, ka līdz ar sociālo-ekonomisko izaugsmi šis pieprasījums varētu palielināties, ko tur mēs varētu darīt. Pirmkārt, manuprāt, mums būtu jānorāda patērētājiem, ka zaļā ekonomika var būt izdevīga. Tas proti, pirmkārt, vajadzētu runāt par biomasas ražošanu pārstrādi, kas saistīts gan ar jaunām darba vietām, gan ar jauniem nodokļiem, gan ar iespēju palielināt mūsu valsts enerģētisko neatkarību. Tātad tikpat tādā pašā mērā mēs varam runāt par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, jo šis tirgus ir neaprobežots vien ar Latviju, bet šeit es saskatu potenciālu darbībai visā Baltijas jūras reģionā. Kā nākamie soļi tātad būtu jāskat arī patērētāja šī izglītošana, kas līdz ar ekonomikas izaugsmu tātad un sociālo-ekonomiskās labklājības nodrošināšana iedzīvotājiem, tad varētu pieaugt šis pieprasījums pēc zaļiem produktiem, kas tomēr ir dārgāki. Tāpat lielu, teiksim, viens šis no lieliem vektoriem varētu būt turpināt siltināšanas programmas Latvijā, kas tātad ļautu samazināt energoresursu patēriņu uz vietas, kā arī tas varētu būt punkts 2. Un punkts 3, te ir mums arī jāskatās uz atkritumu apsaimniekošanu, kur arī nav sakārtot likumdošana. Šeit gan, teiksim, Leņķa kungs vienā no savām uzstāšanām atzīmē, ka, teiksim, cilvēki būtu mudināmi šķirot atkritumus. Un šeit es piekrītu, atkritumi ir jāšķiro, atkritumi ir jāpārstrādā. Tā mēs varam būtiski ietaupīt energoresursus, tā mēs būtiski varam palielināt atkritumu poligonu darba ilgumu. Bet es neesmu pārliecināts, vai tas mums ir jādara mūsu mazajās virtuvēs. Vai mums katram ir 35 kvadrātmetru virtuve, vai mēs katrs vēlamies to dalīt atkritumus 4-6 atkritumu grozos. Vai mums pagalmos jābūt 4-6 atkritumu konteineriem, pēc kuriem brauc 4-6 mašīnas, radot izplūdes gāzes, radot sastrēgumus ielās, nelietderīgi tērējot degvielu. Lai cik godīga būtu sabiedrība, un šeit es runāju par sabiedrību kopumā, vienmēr atradīsies kāds indivīds, kurš pie papīra piemetīs stiklu, bet pie stikla piemetīs akmeni. Un tāpatās visi sašķirotie atkritumi, vai tā būtu Latvija vai kāda cita Rietuma Eiropas zeme, atkritumu poligonos tiek pāršķirot, respektīvi tiek veikts dubultas darbs. Tad varbūt šeit ir šķirošanai, bet šķirošanai atkritumu poligonos, kur ar to varētu nodarboties specializētas mini uzņēmumi, lai pēc rūpīgi sašķirotas atkritumus varētu atgriezt tautsēmniecībā. Jēgeris Kisels, Latvijas atjaunojamās enerģijas konfederācijas vadītājs, pārstāv Zaļot zemnieks, Zemgales novadu, Zemgales vēlēšana apgabalu. Mans skatījums
uz zaļo enerģiju ir diezgan radikāls. Uzskatu, ka mēs esam ļoti bagāti, jo mums ir tāda vērtība kā zaļa nafta. Ja nafta izsīks, tad mēs nekad neizsīksim, jo mums katru gadu zaļā masa ražos un ražos. Tikai vajadzīga gudra pieeja, gudri rēķinātāji un konsekvence. Un rezultātā mēs varēsim atrisināt ne tikai ekonomiskos jautājumus, bet pats galvenais reģionālos un sociālos. Ja es šodien jautāju kādam no politiķiem, vienalga, jūs varat man pajautāt, es mums uzdošu pretjautājumu, ar ko šodien var nodarboties Rogovkā, Konstantinovkā, Kurmenē, Pasienē, lai tie cilvēki nebrauc prom un nepamest tās zemes, savu dzimtās mājas. Mēs gribētu dzirdēt. Es nesaku, ka mans piedāvājums ir vienīgais, bet būtu ļoti interesanti paklausīties, ko tad mēs varam piedāvāt, lai cilvēki to darīt. Imants Parādnieks pārstāv Nacionālo apvienību, visu Latviju, Tēvzemi, Brīvdienu un Kādi, un ir sanāca divi kolēģi, kas pirms tam runāja, arī pārstāv Zemgales novadu, kas arī startēja Zemgales novadā, tā interesanti, kas Rīgā sanākuši. Kas attiecās uz zaļo enerģiju un vispār bio lietām kā tādām, tad es gribētu iedot tādu pamatu. Un pamats, caur kuru prizmu vienmēr vajadzētu skatīties uz lietām, lai ko mēs arī nedarītu, vai tā būtu tautsaimniecības attīstība vai kā citas lietas. Brigadiers jau noformulēts Dievs, daba, darbs, tas princips. Un nākošais princips, kas ir mūsu uzdevums, no kurienes, uz kurien mēs ejam, tas ir no patērētāja sabiedrības uz sabiedrību, kas rāda. Un vēl kāds princips, mēs jau šeit viens runātājs ļoti precīzi pateica, mēs darām to, kas ir labi un godīgi, nevis to, kas varbūt pirmajā brīdī šķiet izdevīgi. Šo zaļo enerģiju kā programmatisku, ne tikai kā programmatisku, bet kā mūsu valsts dzīves uzstādījumu, pamatuzstādījumus gribētu salīdzināt ar tādu primitīvu domāšanu cilvēkam, kurš saka, man nav laika normāli paēst, es ieskrienu McDonaldā un apēdu to burgeru, kas tiek piedāvāts tādējā domājot, ka viņš kaut ko ietaupa. Varbūt naudu, varbūt laiku. Īstenībā tas notiek. Viņš savu organismu papildinot, dodot enerģiju ar pilnīgi bezvērtīgu produktu, tad viņš samazina savu mūžu ilgumu, tas ir viens. Pēc tam, lai viņš tiktu galā ar to barību, viņš dodās uz sporta zāli vai kā savādāk mēģina tikt galā ar visādām citām problēmām, ko rada nepareizi pārtika. Un reāli tas izdevīgums ir īstenībā pārvērties tikai un vienīgi zaudējumos. Tas pats notiek ar fosiliem dabas resursiem, tos, kurus mums pienākums un uzdevums ir aizvietot ar paša radītiem. Pievienojos kolēģim, kurš tikko teica par nodarbinātību un par to, ka mēs paši varam radīt ne tikai savu vidi, bet paši sev nodrošināt. Mūsu programmas uzstāda Nacionālās apvienības uzstādījums ir tāds līdz 2020. gadam panākt to, ka 60% no Latvijas kopējās energobilances ir patvēruma energoresursi un 30% transporta degvielu patēriņš būs vietējās izcelsmes atjaunojuma enerģija. Tāds apmēram mūsu uzstādījums, mēs to iesim un to arī paveiksim. Protams, ar visu jūsu atbalstu, kuri tāpat ir ieinteresēti šīs programmas realizācijā. Paldies! Aivars Timofejevs, pēc izglītības ekonomists, pēc pārliecības cilvēku mīlis un sociālists, sabiedrības cilvēks. Šodien es šeit pārstāvu sociāldemokrātisku politisko partiju apvienību Atbildībā. Ko es gribēju pateikt, varbūt dažas lietas. Pirmkārt, man tiešām bija patīkami pirmajā dienas sesijā klausīties un tad tiešām cēla manu pašapziņu par to, ka mēs esam zaļāki nekā liela daļa citu valstu, tā skaitā arī Eiropā. Un šīs gribētos arī teikt, tādēļ, ka mēs nevarētu arī būt gudrāki attiecībā uz šo savu zaļumu un to arī saprātīgāk izmantot. Pusdienlaikā arī nelielā diskusijā ar Alsteru kungu mēs runājam par to, ka patiesībā liela problēma Latvijā ir cilvēku domāšana un attieksme. Un šeit mēs redzam arī to lielāko iespēju, kā mēs varētu arī palīdzēt
šiem cilvēkiem, kas varbūt nav īsti pārliecināti par to, kāda veida patēriņu viņi gribētu pārstāvēt, tad valsts ar savu atbalstu, ar savu regulējumu varētu palīdzēt cilvēkiem izdarīt vieglāku izvēli, vai pirkt Volkswagen, vai pirkt Hummer. To var izdarīt gan ar nodokļu, gan ar dažādiem citādiem instrumentiem. Līdz ar to būtu tiešām ļoti svarīgi konsolidēt, teiksim, spēkus, lai šis te valsts regulējums kļūtu gan zaļāks, gan arī efektīvāks. Viens no mūsu uzstādījumiem, arī par ko mēs vienmēr esam runājuši, kā mums pietrūkst, un ko mēs arī tagad ļoti uzskatām, redzam šajā krīzē, mums pietrūkst ilgtermiņa plānošanas. Un tas attiecās arī uz zaļo enerģiju, ekoloģisko lauksaimniecību, zaļo tautsaimniecību kopumā. Kaut vai viens piemērs. Tagad bija plašas diskusijas par akcijas nodokli dabasgāzei. Un būtībā no ekoloģijas viedokļa akcijas nodoklis dabasgāzei būtu tiešām apsveicams, bet viņu vajadzēja ieviest nevis 2010. bet viņu vajadzēja ieviest 2007. gadā. Un tas tikai kārtējo reizi parāda to, ka, ja būtu šī ilgtermiņa plānošana un saskaņotā orientācija uz ilgtspējīgu attīstību, tad, protams, mums arī nebūtu jādzēš ugunsgrēki, nebūtu jāglābjās, teiksim, no tik dziļas krīzes, kādā mēs esam. Tas arī būtībā bija svarīgākais, ko es gribēju pateikt par mūsu pamatu uzstādījumiem attiecībā uz mūsu ilgtspējīgu attīstību. Vēl tikai varbūt nelielu piebildu runājot par šo ilgtspējību. Latvijā ir viens bioloģiskās daudzveidības paveids, kas pēdējā laikā ļoti strauji samazinās. Un tas ir cilvēks. Iedzīvotāju skaits samazinās. Mums ir liela mirstība, maza dzimstība. Līdz ar to vēl viens ārkārtīgi svarīgs mūsuprāt stūrakmenis, kas ir nepieciešams un ko ir noteikti jāņem vērā, kāda būs cilvēka loma zaļajā tautsaimniecībā un vai mēs cenšoties ļoti bieži nepamatot izdabāt Eiropas Savienības regulām un rekomendācijām, vai mēs nekaitēsim šim bioloģiskās daudzveidības paveidām, cilvēkam, Latvijas iedzīvotājiem, kas ilgtermiņā var nozīmēt tikai vienu, ka mēs zaudēsim savu identitāti, mēs zaudēsim savu valsti, un šeit nebūs tā zaļākā valsts, un kas ir pats ļaunākais, ka šo te zaļo un ekoloģisko tīrību paudīs kāds cits. Paldies! Mans vārds ir Uģis Rokbergs. Šeit es atnācu savas, profesionālās intereses dēļ arī, nevis tāpēc tikai, ka es esmu startēju vēlēšanās vienotības sarakstā Rīgā. Visvairāk man uzrunāja, varētu teikt, tās uzsildošās sarunas profesoru Ķīļu šeit. Pēc tam sākās fragmentārs viens vai otrs sektorāls politikas analīzes. Man liekas, tas, ko jāsaprot, ir, ja mēs tiešām ejam uz kaut kādu zaļu ekonomiku vai ir saprast, ka tad ir tās problēmas cilvēku un dabas resursu attiecībās. Un te jau lielākā daļa uzdevumu bija minēta. Protams, pirmais ir, tas nav tā kā viens un ekskluzīvs pasākums, nav viena recepte, lai sakārtot. Nacionālajā konta plānā mēs neuzskaitām dabas resursus. Lai analoģiju saprast, ir centrālā banka, kas skatās Komercbanku, cik liels ir statūta kapitāls. Ja statūta kapitāls samazinās, tad uzsākās kaut kādas regulācijas. Valstis līdz šim pārvaldīts veidā, ja tur samazinās zivju resursus vai meža resursus, saldūdens, augsnes vai kas, nekāda veida regulācijas nav. Tas paliek vai nu sektora politikās vai ko. Mēs īsti nezinām, par ko ir runa. Otra lieta, kas bija skaidra no daudzām prezentācijām, ka tirgus pats par sevi tirgus pats par sevi nerespektē automātiski labu vai sliktu produktu. Tirgus, tā teikt, cenām pagrūž mums priekšā nevienmēr labākos dabas risinājums. Tas nozīmē, ka ar sabiedriskām regulācijām, finansu, kvotu, visādi dažādi instrumenti, juridisko instrumentu mums vajadzētu regulēt, lai negatīvi diskriminēt sliktas prakses un pozitīvi diskriminēt labās prakses. Piemēram, Latvijā meža saimniecībā no 1 kubikmetra koksnes mēs izstrādājam apmēram 145 eiro pievienoto vērtību. Uz konkurence Skandināvu 450 eiro vērtību no tā paša kubikmetra, austrieši 600 eiro. Un tā kā mums ir grūti laiki, tad to, ko mēs dzirdam apkārt, ir cērtam vairāk mežu, jo redz, kā mēs malēči, mēs mežinieki. Un regulācijas, mēs valkam krīzes, valsts nav krīzes ārā, bet regulācijas sabiedriskie rāmi pārvaldības nestumi mežu sektoru dziļākā pārstrādē.
Tā arī ir zaļā ekonomika. Trešā lieta, protams, ir daudz un dažādās sektoru politikas, un šodien vairāk pieskārās, protams, enerģētikai. Mums ir meža saimniecība, mums ir lauku, teiksim, attīstība, lauksaimniecība plašākā nozīmē. Lielā daļā šo politiku vienmēr ir bijušas, varbūt pat labas politikas, bet mums ir bijuši necaurspīdīgi mehānismi, enerģētika ir izcils piemērs, kā mēs esam uzsēdušies uz Gazprom adatas un īsā laikā kļuvuši gandrīz par dārgākās gāzes lietotājiem. Un tā pašā laikā mums ir daudz un dažādi atjaunojumi resursi. Šajā jomā es gribu pateikt, teiksim, Latvijā mums ir uz vienu iedzīvotāju ļoti daudz, ko es pats saucu par bioloģiski aktīvo hektāru. Un no šī hektāra, tas ir tas mūsu maiņas produkts. Un mums jāveido sistēma, ka no šī hektāra nāk ārā kaut kādas vērtības, ar ko mēs varam mainīties, teiksim, Eiropā vienalga, vai tā ir meža produkcija, alternatīva, teiksim, atjaunojama enerģija, es nezinu, vai golf klubs, vai dīdīgs, vai tam. Un mēs bieži vien pat Eiropas subsīdijas izmantojam, lai nokautu to zemi, lai turētu pliku bez jebkādiem scenārijiem. Mums iestāsta, ka tā ir sabiedriska vērtība. Viena lieta, par ko man kolēģi nerunāja, varbūt, ko sākumā šeit pirms pusdienām bija skaidrs, ka Latvijas ieguldījums klimata regulēšanā nav nozīmīgs, bet tas nenozīmē, ka Latvijai nav jāgatavojas klimata izmaiņām. Un mēs zinām, ka mūsu klimatiskie apstākļi, vētras, lietusgāzes tam līdzīgi paliks biežākas, jaudīgākas. Jau šobrīd ir Latvijas zinātnieku prognozes, ko tas nozīmē lašu resursiem. Un mūsu rokās ir rīcības politikas izveidot vidē draudzīgāku, teiksim, noturīgāku meža saimniecību. Veids, kā mēs būvējam notekūdeņu sistēmas vai transporta sistēmas, tās arī mums jāparāda šīs izmaiņas. Tā kā daudzās sektoru politikās ir milzīgs darbs, lai saprastu ne tikai, kas ir zaļā ekonomika, bet gatavoties klimata izmaiņām. Nobeigumā es gribu teikt, ka tas visiem mums kopā ir liels darbs saprast, ka līdz šim politika un arī pasaulē sabiedrības pārvaldības ir runājuši par nacionālā koprodukta kāpināšanu. Un kas ir labklājība, te jau daži runātāji pirms maniem uztver, jāsaprot, ka labklājība nav notērētā vai patērētā nauda. Labklājība ir tā nauda, kas paliek maciņā tad, kad tu esi notērējis. Ja? Labklājība ir ne tikai ražošanas patēriņa, dimensija, bet ir cita, ir veselība, drošība, tā skaitā vienalga, vai tā energopiegāža vai fiziskā drošība. Un tas viss iekļaujās, sacīsim, tā zaļās ekonomikas rāmjos. Paldies. Tātad akcijas nodokļu skaits vietējai saražotē enerģijai, tātad 0%, tas ir pilnīgi droši visiem pārējiem attiecīgi veikt aprēķini, cik viņiem ir jābūt tā, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi. Savukārt no iegūtā šīs akcijas, iegūtās naudas, savukārt atjaunojumus energoresursus atbalstīt šīs programmas. Tā ir, kas attiecās uz akcijas, kas attiecās uz siltināšanu, koordinēta energoefektivitātes pasākumi ir jāveic un ir jābūt konkrētam pašvaldību energoplāniem, kas attiecās uz neefektīvo siltumu izmantošanu. Jūs jau pieminējāt 5 līdz 10 reizes daudz dzīvokļu mājas Latvijā ir energo neefektīvāks nekā tas ir citās valstīs. Un savukārt ražošanas uzņēmumi 30 līdz 50% patērē vairāk. Tad mums ir visas iespējas šos pieminētos 60%, ko es nosaucu kaut vai uz energoefektivitātes rēķinu. Jā, paldies! Vēl kāds grib atbildēt? Sākšu ar vieglāko siltināšanu, kāpēc viņi buksē Latvijā. Divi ārkārtīgi vienkārši iemesli – mentalitāte un ekonomika. Mentalitāte, protams, lai siltināšana notiktu, ir jābūt vairākumam, kas spēj vienoties par to, ka šī ēka tiks siltināta. Un kā mēs ļoti labi zinām, mums labāk patīk dzīvot viensētās, katram savā dzīvoklī, un vienoties mums ir ļoti liels problēmas. Otrs – ekonomika. Neskatoties uz to, ka ir bijis gan Eiropas, gan arī Latvijas valsts atbalsts siltināšanai, pie patreizējās ekonomiskās situācijas, ņemot vērā visas izmaksas, tas neatmaksāja. Vienīgā teorētiskā atmaksāšanās iespēja būtu īpašuma vērtības pieaugums ilgtermiņā. Mēs ļoti labi zinām, cik daudz cilvēku, teiksim, patreizējā situācijā ir spējīgi domāt par to, ka nākotnē viņa dzīvoklis būs vērtīgāks, ja viņam tagad ir problēmas samaksāt par skolas summas pieguldījumu savam bērnam. Runājot par nodokļiem, mūsu piedāvātais varbūt tāds fundamentālais uzstādījums ir progresīva, regresīvā sistēma nodokļiem.
Ko tas nozīmē? Progresīvā attiecās uz to patēriņu, uz tām algām, uz tiem ienākumiem, kas ir lielāki nekā vidējais Latvijā. Nav mums nepieciešama kamera, līdz ar to pilnīgi viennozīmīgi šāda veida luksus preces var aplikt ar papildus lielākiem nodokļiem, un to var attiecināt gan uz mājokļiem, gan uz automašīnām, uz ļoti daudz un dažādām precēm. Tā skaitā varbūt arī pat uz pulksteņiem, mēs redzējām no Austerpunga prezentācijas, ka tas ir ļoti būtisks, teiksim, status simbols. Runājot par šo te regresīvo sistēmu, arī tas, ko es sākumā pieminēju, par šo te cilvēka problēmu Latvijā, mūsuprāt, būtu ļoti būtiski veicināt iedzīvotāju atražošanu un dzimstību. Jā, pavisam ātri. Regresīvā sistēma, tātad nodokļi tiek samazināti proporcionāli bērnu skaitam ģimeni. Nevis par kaut kādu fiksētu summu, bet proporcionāli cilvēku ienākumiem. Paldies! Jā. Tātad vēlētos atbildēt. Tātad par akcijas nodokļu gāzē mūsu frakcija Saeimā ir balsojusi pret šo akcijas nodokli šogad, bet tātad tas nav pret kopumā, bet pret šajā krīzes laikā. Un uzskatām, ka šis akcijas nodoklis ir jāatliek līdz pēdējiem termiņiem 2014. gadam. Turklāt, ar ko tas vēl ir saistīts? Lai mēs reāli ieviestu Latvijas pilsētās kurināšanu ar biomasu, ir reāli jāpārbūvē katru mājas. Tie ir reāli līdzekļi, kam nepieciešami valsts galvoti kredīti, un to mēs nevaram paveikt ne mēnešu, ne 3 mēnešu laikā, tas ir gada 2 jautājums. Faktiski tāpēc akcijas nodoklis dabasgāzei jā, bet ne šogad. Kas attiecas uz siltināšanu, tad bieži vien siltināšanas projekti pat ņemot vērā, teiksim, mūsu iedzīvotāju konservatīvo dabu un uzmanību pret, teiksim, šādiem jauniem viesumiem, bieži vien apstājas pie bankas durvīm, kur netiek izsniegt kredīti. Tad es saskatu risinājumu valsts galvotos kredītos. Paldies! Ja mēs runājam, atgriežamies pie šīs dienas tēmas, tās zaļās ekonomikas, nevis enerģētikas, tad principā valstī jāveido tā nodokļu sistēma tāda, kā saka, jāatsaist izaugsmu no atkarības no resursiem, dabas vienalga kādiem. To, protams, var izdarīt ar nodokļu sistēmu, apliekot vairāk resursu ietilpīgas ražošanas un palielinot, teiksim, savu nodokļu politiku, nodokļu slogu, teiksim, uzņēmēju vēlēšanos strādāt efektīvāk. Personīgi uzskatu, teiksim, akcijas nodoklis uz dabas gāzi ir, pat novēlots, nevis aplikts. Mums ir nesenā atmiņā vēl pavisam nesen, man liekas, vēl kādā atpakaļ pusotru bija, teiksim, pievienotās vērtības nodoklis fosīlam ievestam kurināmam lielāks nekā Latvijā ražotāju malkai. Tas bija skaļš un klaišs lobijs, lai, teiksim, samazina Latvijas meža nozars konkurētspēju un palielina atkarību no gāzes. Par siltināšanu, man liekas, man jāpiekrīt kolēģiem, ka tā ir psiholoģiska problēma. Es pats dzīvoju tādā daudzdzīvokļu mājā, mēs pat nevaram noformulēt to kopējo pārvaldību. Un tantes domā, ka ir kaut kāda mistiska nama pārvalde, kurā ir jārūpējās par mājas kārtību. Nevar nekādīgi iestāstīt, ka tā ir mūsu paši rokās. Bet tas ir plašāks jautājums ne tikai par siltināšanu, tas ir par visiem Latvijas būvnormatīviem. Mēs visu šo būvniecības būmu, kas bija Latvijā, palaidām garām iespēju būvēt gudras, sakarīgas, pasīvās, energoefektīvās mājas. Ne tikai enerģētiskā izpratnē, bet arī, teiksim, dzīves kvalitātes, veselības un tam līdzīgi. Mums ir gadiem stagnējis valsts un pašvaldību iepirkuma politika, kur visas Eiropas regulācijas atļauj apzaļumot. Nevienu, teiksim, ka es kā piemēram vienmēr Arēna Rīga, kur vienīgā koka detaļa ir bārs kaut kur, vai ne bāra lete, jā, un tas viss ir par sliktu mūsu pašu ekonomikai un mūsu pašu nodarbinātībai. Tā kā man stipri jādomā ir par šiem cēloņiem, kāpēc tas tā ir. Es neesmu zaļais, tā teikt, emocionāli apsvērumu dēļ, tas man liekas vienkārši racionāli un pareizi darīt Latvijā. Es uz šo lietu skatos mazliet savādāk. Nav jārunā akcijas nodokļus. Tikai, protams, par to jārunā, bet pašreiz, jebkuru nodokļu, ko mēs pacelsim, viņš būs sāpīgs visādā veidā, un tādējādi mēs šo zaļo ideju debatēsim. Es uz šo lietu skatos sekojoši. Pirmkārt, uzceļot 1 megavatu staciju, mums vajag 1000 hektārus zemi. Līdz ar to mēs
risinām sociālo, arī teiksim, reģionālo problēmu Leišpalē, Krievijas pierobežā, Baltkrievijas pierobežā, un viņiem nodrošinām darbu. Šobrīd nekas nav svarīgāks, kā apturēt darba spējīgo cilvēku aizplūšanu no valsts. Ja mēs pareizinām, cik maksā viens darba spējīgs izglītos, kaut vai tehniski izglītos ar koledžu izglītību, vai kaut vai pieredzējušais metrinātājs, kurš aizbrauc uz Īriju, tad tie būtu baisi skaitļi. Bet to neviens neredz. Un par to baidās runāt, jo uzreiz teikt, tāda ir dzīve. Bet es skatos tā, ka mēs nedrīkstam valstī rēķināt tā kā bērndārzā. Bērni te viens klusības, te otrs, cik ir klusības? 2. Mums ir valstī jārēķina programmatiski. Mēs paskatāmies, ka katrai programmai ieņēmuma daļa un izdevuma daļa. Un tad paskatāmies, kāds labums. Es ļoti īsti. Tātad, ja mēs paskatāmies ieņēmuma daļu, tas ir sociālās nodoklis, ja cilvēks strādā. Ienākuma nodoklis, PVN, bezdarbnieku ekonomētie pabalsti, CO2 kvotas. Un ja mēs to ieņēmumu daļu saliekam, tad zaļā enerģija nemaksā vairs, kā te teikt, 14 centīm, bet viņi maksās 7 centīm. Savāk budžetu, kas ir pārdales mehānisms, lūdzu pārdaliet un viss. Paldies. Es centīšos, un patiesībā jūs daļai arī uzdodot otro jautājumu atbildējāt uz pirmo, ka diemžēl mums ir tāda problēma, ka mēs runājam un rakstām vienu un pēc tam nevienmēr to izpildām. Diemžēl mums ir arī cita problēma, un tā ir šī te, varētu teikt, arī mentalitāte sakņot problēmu, ka mums ļoti bieži šie te dokumenti, viņi nav savstarpēji sistēmiski saistīti, un tas, ka ir, teiksim, šis te ilgtermiņa energo attīstības plāns, tas, protams, ir ļoti jauki un apsveicami, bet tāpat laikā no valsts kopējā viedokļa mums ir jābūt pietiekami saistītiem visiem šiem plānošanas dokumentiem, lai tomēr nesanāk tā, ka neveiksmīgs, nesekmīgs budžeta plānošanas rezultātā mēs nonākam krīzē, kā rezultātā mums energoefektivitātes plāns 2030 pārto par 2060. Mums ir jādara viss, lai demografiskā situācija būtu latviešiem labvēlīga, latviešu tautai labvēlīga. No šejienes ekonomiski mēs panāktu, ar ekonomiskām metodēm panāktu cilvēki, kas šeit nejūtās labi. Es domāju, ka citautiešiem braukt uz tām zemēm, kur viņi jūtās labi, un musēji atgrieztos viss princips. Sākšu ar decentralizāciju. Man liekas, tas ir tikai viens no labumiem, ko var iegūt alternatīvu enerģijas ražošana Latvijā. Tas ir darba vietas, lauku attīstība, tas var aizvietot tos tukšumus, kas ir nodarbinātībā reģionos. Un tā nav nekāda raķešu zinātne. Protams, priekš tam ir vajadzīgi gudrie viedie pārvades tīkli, un tas nenotiks vienā dienā, un tie var būt reģionāli un nacionāli mēroga risinājumi. Par decentralizāciju mēs runājam par, teiksim, biomasas izmantošanu tā kā apkurei, un, teiksim, tas ir ļoti labi risinājumi, teiksim, salīdzinoši mazākām apdzīvotām vietām, tomēr baidos, ka uz vienu pašu biomasu Rīgu apkurināt mēs nespēsim, ka tāpat tās būs nepieciešams izmantot arī dabas gāzi. Tā kā... Paldies. Es esmu par decentralizāciju, jo Latvijā ir 500 pagasti bija, un katrā pagastā ir tik daudz zaļās masas, kuru spēja nobarot 1 megavatu biogāzes staciju. Pagājušajā gadā mēs eksportējam 7 miljonu berkubus šķeldu, pamatā uz Skandināviju. Viņi taisās mums kabelvilti atpakaļ un likt maksāt par to. Un 7 miljonu berkubi šķeldas, ja viņi ir 20% mitrumu, dod 2 miljārdi 800 tūkstoši kilovatstundas. Biogāzi var iedot, ja 500 pagastos mēs uzturējam par 1 megavatam, kur var mierīgi kāds pagasts nobarot, tas ir 2 miljārdi 500 tūkstoši kilovatstundas. Līdz ar to var izdarīt 4 gados, un investīcijas 1,5 miljārdu, un līdz ar to ir darbs, līdz ar to ir piedāvājums uz konkrētās vietas, un lai cilvēki nebrauc prom.
Skaidrs, paldies. Jā, decentralizācija ir īstais veids, kā sasniegt vēlamo rezultātu. Šeit netika pieminēt, un ko es gribu pateikt, kas varbūt šeit zināt cilvēki, kas šajā jomā profesionāli strādā, zina, ka Latvijas zinātnieki jau pirms tādu laiku ir radījuši tādas nelielas iekārtas, kas derētu vidējām, pat varbūt mazām saimniecībām, lai, kā prototīpus, lai ražotu biodegvielas. Šī joma ir nopietni jāattīst, un mums ir, Amerikā jau tas notiek, es domāju, ka mums ir tikai savs potenciāls jāizmanto, tad decentralizācija un vēlēt decentralizācija. Paldies. Jā, viennozīmīgi arī atbildīgi iestājās par decentralizāciju, turklāt ne tikai attiecībā uz zaļo enerģiju un tautssaimniecību, bet uz visu mūsu valsts kopumā. Mēs uzskatām, ka 5 reģioni noteikti daudz labāk tikt galā ar savu saimniecību nekā viena centralizētā lielā ūdens galva Rīgā. Tāpat laikā decentralizācija līdz zināmai saprātīgai robežai, tas nozīmē, ka katrā viensētā savu pašvaldību varbūt tomēr vēl nevajadzētu vēlēt. Prioritāte ir izglītība, ir izglītošana. Tas bija ar labiem izciliem piemēriem rādīt lietas kopsakrībās, tāpēc arī pieminēju fast food piemēru tā saucamo. Tas ir galvenais uzdevums. Tad arī cilvēki sapratīs, kāpēc ir tieši šis virziens un nevis kāds cits. Paldies. Es uzskatu, ka nav labāks motivācijas par naudu. Un vispirms jānokārto tā, lai būtu izdevīgi darīt to, ko mēs gribam. Piemērs, puķkopība komunistu laikos, es pats nodarbojos. Pat Ģirs Jakovļovs audzē tulpes, un gandrīz visa Latvija audzē gan gladiolas, gan tulpes, gan narcis. Un pamatā visam bija, ka varēja legāli, godīgi nopelnīt un strādāt. Un nav labāka stimula, kā samaksāt par padarīto darbu. Paldies. Jā, pilnīgi var piekrist arī kolēģiem, ka pirmām kārtām tā tiešām varētu būt likumdošana, taiskaitā, protams, attiecībā arī uz nodokļiem. Taču es domāju, ka ļoti labi arī varētu darboties ne tikai izglītošana, bet arī labais paraugs, kuram vajadzētu sākties no pašas augšas, no parlamenta ēkas, no ministra kabinetiem, no valsts iestādēm, kuriem ar savu labo piemēru vajadzētu veicināt šo te domāšanu, jo mēs ļoti labi zinām, ka mums patīk skatīties uz citiem, kā dara citi, tā darīsim arī mēs. Līdz ar to arī ārzemju piemēru pēc iespējas vairāk vajadzētu, teiksim, popularizēt un stāstīt, informēt mūsu cilvēkus, lai pārliecinātu, ka tomēr tas tā ir radošā un progresīvā domāšana. Tātad, pirmkārt, faktiski būtu jāatgriežas pie tā, ar ko es sāku. Tātad sabiedrības izglītošana viens, otrs labklājības veicināšana kā faktors, kurš veicina augstākas prasības pret dzīves kvalitāti, tā skaitā pret eko, un trešais ir nodokļu likumdošana, respektīvi atlaides uz ekoprodukciju. Paldies! Tad daudz vairs nav iespējas ko pateikt, bet sasumējot kopā, es neesmu no tiem ēteriskajiem personāžiem, kas domā, ka tikai no labām, lietām varam panākt cilvēku izmaiņu viņu, praksēs, paradumos. Priekš tam lielākā daļa no mums, ja mēs atrodamies tirgu, mēs dzīvojam sabiedrībā, kura tiek regulēta, un man sākotnēji uzruna jau bija līdzīgi jāveido tiesiskie un regulējošie rāmi, lai vairākumu, tā skaitā arī, tā kā vispārējā minēja, ieskaitot labos vai sliktās, sodīšanas finansiālās vai labo piemēru, bet jārada tiesiskie regulēja rāmi gan tirgu, gan pārvaldībā, lai vairākums no sabiedrības izvēlētos to, kuri vislielākie sabiedriskie labumi un, arī pozitīvas ārējās izmaksas, ko ekonomikā savas, kas saistībā ar vidi.